Čau! Sveiki, dārgie YouTube skatītāji! Ar jums šodien ir Aleksandra, slaida ķermeņa, uztura un dzīves misijas speciālista numerologs. Un šajā video es ar jums gribu padalīties ar savu slaidumu filosofiju, kas ir balstīta uz tīru ķīmiju un fiziku un psiholoģiju un bioķīmiju un vispār kā mūsu ķermenis darbojās. Un, lai ļoti tādā vienkāršā, simplificētā terminoloģijā jums izstāstītu, kā mēs strādājam, man būs no sākuma jūs jāatgriež nedaudz pagātnē, tajos mūsu cilvēces, tā teikt, pirmsākumos, un jāpastāsta, kā darbojās mūsu ķermenis, un respektīvi uz tās bāzes viņš tā arī darbojās uz doto mirkli, arī šajās baltajās dienās. Respektīvi, iztēlosimies situāciju, respektīvi ir vīrietis, pieņemsim tur cilts vīrieši, viņi no rīta pieceļās, viņu mērķis šodien ir aiziet un nomedīt lopiņu, lai atnestu viņu atpakaļ uz cilti un lai visām sievietēm un bērniem ir ko paēst, vai ne? Kas notiek mūsu ķermenī mentāli un fiziski? Notiek sagatave, vai ne? Tieši tam procesam ir kaut kāds rituāls, kuram cilvēks sagatavojas. Tad vīrieši aiziet, viņi paslēpjas pa saviem krūmiem, specifiskām vietām, un viņi gaida to lopiņu. Un tad, kad viņi ir ieraudzījuši, viņiem tur ir sava zīmju valoda, viņi ir gatavi mesties savam izaicinājumam priekšā un nomedīt šo lopiņu. Lopiņa medīšanas process aizņem, teiksim, no 10 līdz 30 minūtēm. Kas notiek tajās 10-30 minūtēs? Mūsu ķermenī izstrādājas liela deva kortizola, liela deva adrenalīna, vīriešiem, protams, ieslēdzās visi viņu vīrišķie hormoni testosterons, un tie visi ar to visu hormonu palīdzību vīrietis tajā mirklī var sasniegt savu mērķi. Es specifiski runāju par vīriešiem, bez šaubām sievietēm tas strādā līdzīgi, bet mums vēl ir papildus sieviešu hormoni kā estrogēns un citi. Bet mēs simplificējam šo skaidrošanas uzdevumu, tāpēc es paņemu vīrieti un vienu specifisku mērķi. Respektīvi, tad viņi visi metās tam lopiņam virsū, viņu nomedīja. Tad, kad viņu nomedīja, viss. Dienas lielākais uzdevums un stress beidzas, un tagad viņi visi atvelk elpu, atpūšās un nes lopiņu uz cilti, kur viņus jau sagaida sievietes un bērni, visi priecīgi, laimīgi. Un kas notiek pēc tā īsa tāda stresa devas? Notiek atpūta, prieks, relaksācija un rejuvenācija, vai ne? Cilvēks var tagad atpūsties, atvilkt elpu un paēst. Tagad es jūs no tās senās pagātnes, mēs teleportējamies uz šodienu, un kas īsti notiek šodien ar mums? Mēs, no rīta mums ir rituāls, mēs sagatavojamies, vai ne? Mēs sagatavojamies darbam, mēs aizējam uz ofisu mēs atnākam, mēs apsēžamies, un pēkšņi atniek tur mūsu vai nu menedžeris, vai nu mūsu darbinieki mums uzkrāja uz galda papīrus, nedod Dievs, jūs vēl esat grāmatvede, jums vispār stress ir, 3-4 mēnešus, ir īpaši, kad ir jānodod visas pēdējās gada atskaites, vai ar vispār vasaras periods neviens nav darbā, un jums tur pēkšņi jāstrādā par 5 darbiniekiem, nedod Dievs, jūs šķiraties, jums tur dalat dzīvokļus īpašumu gadu, vai jums ir, sliktas attiecības, abjuzīvas, par kurām jūs nevarat padalīties, un jūs jau tādās dzīvojat 5 vai 10 gadus, vai jums ir, eksāmeni, kuri ilgs 3 mēnešus, jūs kā jaunietis, un jūs visu laiku stresojat, respektīvi, mums tagad ikdienā, jūs saprotat, mums tas stress nav 15-20 minūtes, mums viņš ilgst stundām, dienām, mēnešiem, gadiem. Tas ir viens, ja? Un kas notiek ar mums? Mums stresa laikā palielam, protams, ka ķermenis ir izgājis cauri evolūcijai, bet tā bāze, kā viņš strādā tāpat kā vecajos labajos laikos. Tad, kad mums ir stress, tad, kad mums ceļās augšā kortizols, adrenalīns,
testosterons, visi tie mūsu tādi hormoni, kas ietekmē un mobilizē, safokusē mūsu ķermeni kaut kādam mērķim, ko viņi dara, lai atgādinu, lai viņi mums iedotu to papildus spēku, viņam tas spēks no kaut kā ir jāpaņem, un viņi atslēdz kaut kādas citas funkcijas organismā. Pieņemsim, 100 punkti, tā ir gremošana. Par kādu ābola gremošanu mēs tagad varam runāt, ja mums ir jāskrien pēc lopiņa, lai mums vispār būtu ko paēst. Un kas notiek mūsdienās? Mēs stresojam visu laiku, un kas mums tagad mūsdienās ir parādījies? Mēs esam iemācīti remdēt savu stresu ar pēc darba alkohols, ja mums tur, nezinu, abjuzīvas attiecības, sliktas attiecības, mūs neviens nemīl, mēs esam vientuļi, mēs ejam pērkam kūkas, cepumus, šokolādes, tās ir, nezinu, narkotikas, nikotīns, slikta neveselīga pārtika, un respektīvi mums ir gan ļoti stresains ikdienas dzīvesveids, gan arī tajā pašā mirklī, kad mums ir tas stress, mēs nevis tā kā sevi mobilizējam, lai maksimāli ātri to stresa periodu nobeigtu, bet mēs sākam darīt to, ko mūsu ķermenis no mums negaida. Un kas notiek ar mūsu ķermeni un ar mūsu tievēršanas procesu? Respektīvi, kā es jau teicu, tādas funkcijas kā, pieņemsim, jaunu šūnu veidošanās, ja, kas notiek, pieņemsim, treniņu laikā, mēs tur saraujam, saplēšam muskuļus, un pēc tam mēs ēdam olbaltumvielas, un tas saraušanās plus papildus olbaltumvielas veido mums lielākus muskuļus. Nu, es ļoti primitīvā valodā runāju, lai nekomplicētu neko. Vai arī tad, kad mēs ēdam, mums ir gremošana. Respektīvi, ja mēs stresojam un ja mēs ēdam, mūsu ķermenis nesaprot, ka viņam ir jāgremo. Un tāpēc viena no lielākajām problēmām, kāpēc cilvēkiem ir vispār ļoti grūti zaudēt svaru, ir tāpēc, ka viņu hormoni jau ļoti ilgu laiku ir izgājuši aiz visiem jebkādiem rāmjiem. Tagad ir ļoti liels problēmas daudziem ar kortizolu, ar holesterīnu, ar testosteronu, it īpaši sievietēm. Sievietēm tagad krītas viņu estrogēns, jo sievietes vispār nedzīvo sieviešu būtību. Ceļās testosterons, respektīvi tie signāli, kā darboja, vēl vairogdziedzers, sievietēm ļoti liels problēmas. Mēnešreizes arī cikli, tā kā visi pazūd, tā kā ķermenis vispār nedarbojas tā, kā viņam ir jādarbojas, un sievietes nedzīvo savu tā kā to patieso dzīvi, viņas ir visu laiku stresā. Un tajā stresa laikā numur 1 lielākā kļūda ir iet un dzert un ēst, jo stresa laikā jūs pirmkārt neiegūstat nekāda sātuma un piepildījuma sajūtu. Jo, kā es jau teicu, ķermenis ir mobilizējies. Ķermenis patiesībā grib atrisināt maksimāli ātri jūsu problēmu, jūsu stresa situāciju. Jūs problēmu nerisinat, bet jūs darat kaut ko, lai to ķermeni nomierinātu. Bet kas ir patiesībā jādara, ir maksimāli ātri jāatrisina problēma. Un tad jāiziet, jānomierinās, jānolaiž lejā jūsu kortizols, adrenalīns. Un tad, kad viss tagad ir labi, mēs varam aplaudēt, mēs esam nomedījuši savu lopiņu vai pievarējuši to dienas uzdevumu, tagad mēs varam ievilkt elpu un tagad mēs varam paēst, jo tagad mūsu ķermenis ir gatavs uzņemt maltīti un viņš ir gatavs atslēgt kortizolu un stresu un ieslēgt metabolismu. Un tāpēc tā ir mūsu šī gadsimta lielākā problēma. Mēs ēdam un dzeram tad, kad mēs stresojam. Un kas mums tagad kā tautai, kā cilvēcei ir jāmācās? Mums ir pirmkārt jāiemācās dzīvot saskaņā ar dzīves ciklu un dzīves ritmiem. Un pats galvenais dzīvot ar sava ķermeņa dzīves
ciklu un iemācīties sevi just. Numeroloģijā tas ir ļoti individuāli, kādas ir katram cilvēkam piemērotākas prakses, kādam tas ir sports, kādam tas ir lēnāks sports, kādam tas ir ātrāks sports, kādam tās ir meditācijas, joga. Katram tipāžam cilvēkam ir citi ieteikumi. Bet runājot par tīru to virspusējo filozofiju, jums ir pirmkārt katram cilvēkam ir jāatrod tie veidi, kā jūs spējat sevi maksimāli ātri nomierināt un ievest atpakaļ balansā. Jums ir jājūt, kad jums ķermenī pirmkārt tas stress ceļas, jums ir jāzina, kā jūs paši ar ikdienas praksēm varat to stresu mazināt, un jums ir jāiemācās atpazīt tie signāli, kad jūs gribat ēst tikai tāpēc, ka jūs vienkārši gribat aizbēgt no problēmas, un kad jums gribas ēst tāpēc, ka jūsu ķermenim patiesībā vajag. Un stāsta otrā puse ir, man vienkārši šodien bija klienti, un viņi to tēmu man galvā uzcēla, un tāpēc man ļoti gribās padalīties. Viņi man saka, man vakarā bija cheat meals, es ēdu cheeseburgeru. Un man uzreiz konflikts ar to vārdu cheat meals, jo nav tāda, tas ir ļoti tāds no fitness industrijas terminoloģija, kas ir ļoti, ļoti nepareiza un aplama, kad ēdiens tagad tiek iedalīts labs un slikts ēdiens. To es varēju, to es nevarēju. Pirmkārt, lai zinātu, kas tev ir labs, kas tev ir slikts, ir jāzina, kas notiek vispār iekšā tavā ķermenī, kāda ir tava bioķīmija, kāda ir tava mikrobioma, kāda tev ir deficīti, un tad kāda tev ir vispār ēdienu panesība. Vai tu vispār panes laktozi, vai tev biezpiens vispār dar vai nedar. Jo cilvēki tagad domā, ka labs ēdiens ir tas, ko kāds tur televīzijā vai kāds blogeris ir pateicis. Tagad biezpiens ir labs, visi ēdam biezpienu. Varbūt tev ir laktozes nepanesība, tev biezpiens nedara. Tev, vista gurķis, tev kartupelis būs veselīgāks nekā tev būs biezpiens, jo no biezpiena tev vienkārši būs iekšēja pūšanās un wellness, vai ne? Tāpēc nav ēdienu jāiedala sliktajā vai labajā, bet ēdiens ir vai viņam ir uzturvērtība, vai viņam nav uzturvērtība. Bez šaubām var uztaisīt mājās pašam burgeru un paņemt pilngraudu foršu maizi, svaigu gaļu, svaigu tomātu, gurķīti, tur pašam savu mērcīti uztaisīt un apēst tādu burgeru, vai var apēst burgeru no McDonalda, kas ir vienkārši mākslīgi copy-paste uzfabricēts, nezinu kas, ar 500-209 ēvielām, kuras rada atkarību, no kuras jums vēl pēc tam gribās aiziet un apēst viņu McFlurry saldējumu. Tāpēc, atgriežoties pie tā stāsta, es jums gribu nodot to domu, ka ir jāiemācās, lai būtu slaidā veselīgā ķermenī, jāpārprogrammē un jāizslēdz tās tieksmes uz ēdienu, tad, kad jums ir stress. Ja jums ir dzīvē stress, ir jārisina problēma, jo tad, kad jūs ēdat, jūs atslēdzat to, vispār risināšanas problēmas funkcionalitāti sevī. Bet tad, kad jūs ēdat, vienalga, ko jūs ēdat, tas ir burgeris, šokolāde, gurķis vai salāts, bet tad jūs tiešām no viņa kaifojat, jo kas notiek, kad jūs kaifojat no ēdiena, un kāpēc saka, ka daži cilvēki, viņš var ēst visu, ko viņš grib, un viņš ir Dievs. Tāpēc, ka tas cilvēks vienalga, ko viņš ēd, bet viņš kaifo no tā, un tad, kad cilvēks tad, kad viņš 100% pieslēdzas tam ēdienam, viņš ar to pieslēgšanos ēdienam un tam kaifam ieslēdz gan savās smadzenēs, gan savā mikrobiomā un vēderā visas tās vajadzīgās vielas un reakcijas, lai šķeltu, lai pārstrādātu un lai dedzinātu to ēdienu. Nevis tad, kad jūs ēdat kaut ko, jūs skatāties uz šokolādi, jums ir stress no tā, ka jūs ēdat šokolādi,
Un vēl jūs tagad domājat, ka jums tā šokolāde nekur nepaliks. Protams, ka jums viņa nepaliks, tāpēc, ka jūs ieslēdzat visus stresa hormonus, jūs pasakat savam ķermenim, ka tas ir slikti. Protams, viņš negrib pārstrādāt, kas ir sūdīgs, viņš kaut kur atliek, jo tas ir, ak Dievs, tas ir, zini kā, tā spēle karstais kartupels, viņš viņu tā grib kaut kur atmest, iemest, viss, tas ir slikti, man nevajag to pārstrādāt, ko tu man sūdu dod pārstrādāt. Es vienkārši tādā brutāli, ļoti simplificētā valodā jums gribu pastāstīt vienkārši to bioķīmiju, kā strādā jūsu smadzenes, kā strādā jūsu ķermenis un kā jūs paši regulēt savu ķermeni. Protams, ir jābūt kaut kādai loģikai, ja jūs tagad domāsiet, es kaifošu no 10 šokolādes plāksnītēm un no tā nerasnēšu, tā nebūs, ja? Bet tīri, tā filosofija, ka arī trešais. Mēs tagad domājam, mēs sēžam, mēs pēdam vakariņas, bet kaut ko vēl gribās, vai ne? Labi, aiziešu uzgraust abolīti. Apēdam aboli, bet tāpat gribās šokolādi. Aizējam atpakaļ uz virtuvi. Labi, šitas tāds pilngrauda auzu cepumiņš, man ir apēdīšu cepumiņu. Apēdīšu cepumiņu, tad čisti negribēsies vairāk šokolādi. Apēda cepumu, bet nē, ķermenis tāpat saka, gribu šokolādi. Viņš grib šokolādi. Un tad beigās jūs norālīties. Jūs apēdat nevis vienu tur gabaliņu, 2, 3, bet jūs apēdat veselu plāksnīti, un tad jūs apēdāt jau ābolu, jau auzu cepumu, un tad pofik, tad jau var visu šokolādu apēst, tāpat jau viss ir, sajiets greizi. Bet ko jūs varējāt izdarīt? Jūs vienkārši varējāt apēst vakariņas, jūs sapratāt, gribās šokolādu. Da labi, jūs uzreiz ķermenim iedot, ko viņam gribās, viss, viņš nomierinās, jūs aiziet tālāk darīt to, ko jūs gribat darīt, un nav jāēd ne ābols, ne cepums, un pēc tam vēl vesela tāfelīte no tā stresa. Un tāpēc, redziet, ar ēdienu ir jābūt, ēdiens ir jūsu draugs. Ēdiens jums ir vajadzīgs, un jūs visu savu mūžu, kamēr jūs elpojat, jūs ēdīsiet. Un kamēr jūs nesakārtosiet tās attiecības ar ēdienu, būs ļoti, ļoti grūti sasniegt veselīgu un skaistu augumu. Jo mūsu ķermenis, kā viņš izskatās, tas nav tikai ēdiens, bet tā ir jūsu psiholoģija, un tas ir kādus signālus no šejienes jūs sūtat savu ķermenim, ko viņam ar to ēdienu, ko pat jūs ieliekat, tad, kad jūs ieliekat sevī, kas viņam ir jādara, un kā vispār jūsu ķermenis darbojās. Un ja jūs ēdat visu laiku stresā, ja jūs ēdat tad, kad jūs ejat pa ielu, jums ir zvans, tagad visi strādā no mājām, jums ir kaut kāds zvans ar komandu pa datoru, jūs ēdat brokastis, vēl jums tur kaut kāds suns, kaķis vai bērns kaut kur skrien, da jūs vispār nereģistrējat, ka jūs kaut ko tur vēl ēdat. Tāpēc ēdienu laikā, ja jūs gribat, lai tas ēdiens maksimāli vērtīgi gan pārstrādājas, gan jūsu ķermenis maksimāli daudz uzsūdz no turienes vērtīgās barības vielas un vitamīnus un nutrientus, jums ir jāsafokusēs uz to ēdienu, jums tas ēdiens ir jāgrib, un jums tas ēdiens ir jāizbauda, un jums tas ēdiens ir jākožļā, jo ilgāk jūs kožļāsiet, jo vairāk jūs viņu sašķelsiet, jo kamēr jūs viņu šķeļat mutē, vairāk jūsu gremošanas sistēmā un vēderā izstrādāsies tās sulas, lai to ēdienu pārstrādātu. Ja jūs ar savām smadzenēm neieslēdzat sev vēderā visas vajadzīgos gremošanas procesus, tad tāpēc jums ir problēmas ar zarnām, tāpēc jums ir problēmas ar aknām, tāpēc jums ir problēmas ar izeju, ka jūs nevarat aiziet normālu stoleti, tāpēc, ka jūs neveidojat veselīgu vidi un neizveidojat psiholoģiski un fiziski veselīgu procesu, lai tie visi procesi vienkārši noritētu jūsu organismā. Tā kā tas ir patiesībā, to, ko es pastāstīju, ir vai ne baigi loģiski. Tur nebija nekas komplicēts. Nav, pirmkārt, kas ir jādara, nav jāēd stresā, jo tad, kad jums ir stress, jums gremošana un tie visi procesi atslēdzas.
Ja, jo ēdiens, cilvēks var dzīvot, es kad dzīvoju Balī, es nedēļu biju uz ūdens. YouTube'ā varat pameklēt, apskatīties, cilvēki 30 dienas neko neēd, viņi sēž uz ūdens, uz sulām. Mūsu ķermenī ir ļoti daudz rezerves. Mūsu ķermenis, viņš fantastiski var izdzīvot bez rezervēm. Un tīpaši sievietēm. Sievietēm vienmēr uz ķermeņa būs vairāk rezervēs. Un es jums pastāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka sievietes ķermenis grib sevī paturēt vismaz 1 mēnesi rezervēm, ja sieviete paliek stāvoklī un lai viņai būtu rezerves bērniņa veidošanai. Tāpēc arī sievietēm vienmēr ķermenī ir vairāk ūdens procenti. Mūsu sieviešu ķermeni viņi nav tik sausi, viņi nav radīti, lai būtu tik sausi un muskuļoti un reliefaini kā vīriešu. Vīrieši ir mednieki, viņiem ir jāskrien, viņiem ir jācīnās, viņiem ir, tā ir viņu fizioloģiska būtība. Sieviete ir šeit, lai būtu sieviete, lai radītu, lai mīlētu, lai rūpētos, lai veidotu, lai palīdzētu, lai mīlētu. Mēs tur numeroloģijā varam ilgi par šo runāt. Bet tās ir mūsu īpatnības, un tāpēc nav jāiet pretī dabai, ir jāsaprot sava būtība, ir jāsaprot sava misija, un ir jāiemācās un jāsaprot, kas jūs patiesībā esat, kāda ir jūsu misija, kāda ir jūsu dzīves filozofija, ir jābūt un jādzīvo saskaņā ar sevi. Tad, kad mēs esam saskaņā ar sevi, mēs ikdienā zinām, kas mums ir jādara, kā mums ir jādara, kāpēc mums ir jādara. Mums tas vien jau iedod tādu mieru, vai ne? Un mēs ļoti apzināti ejam un daram. Mēs nestresojam. Protams, ka ir kaut kāda, tas ir pilnīgi normāli. Uzliek kāds mums tur kaut ko sodu, saslimst bērns. Protams, dzīve ir dzīve, viss skaidrs. Bet ir jāizveido priekš sevis, jo līdz 18 gadiem mēs esam bērni, par mums rūpējas vecāki. Pēc 18 gadiem mūsu uzdevums ir kļūt par pieaugušo un rūpēties pašam par sevi. Un ir jāiemācās, kas mēs esam, jāsaprot, ko mēs daram, kā mēs daram, jāinvestē laiks sevis izzināšanai, jāatrod un jāizveido priekš sevis metodes, kas jūs padara efektīvas, lai sasniegtu savus mērķus. Ir jāatrod un jāizveido rituāli, kas jūs nomierina, kas jums palīdz atslābināties, sajusties atkal sievietei, lai jūsu gan visi sieviešu hormoni, gan jūsu sieviešu veselība būtu kopā ar jums. Jo, ja jūs iesiet pret savu dabu, pret savu misiju, pret savu ķermeni, jūs būsiet disbalansā un jums būs ļoti liels problēmas gan ar veselību, gan ar jūsu svaru, gan ar jūsu izskatu un vecumdienās pat ar jūsu psihi un veselību. Tā kā es ceru, es īstenībā gribēju, lai tas ir tāds ļoti pozitīvs video. Es vienmēr man patīk aiziet tādās dziļās tēmās, bet es jums gribēju nodot to mūsu ķermeņa būtību, kā viņš strādā. Ja? Tad, kad mēs stresojam, mēs neēdam, mēs iemācāmies nomierināties. Mēs iemācāmies klausīties tos patiesos īstos signālus, kad mums ir jādzer, kad mums ir jāēd, ko mēs tiešām gribam ēst, nevis to, ko mums pasaka, kas ir veselīgs. Ja? Lai mūsu ķermenis mums sūtītu pareizos signālus, kas mums ir jāēd, ir jāsakārto sava asinsaina, ir jāizlīdzina savi deficīti. Jo, ja jums ir deficīti, tad jums ķermenis sūtīs nepareizos signālus, lai maksimāli ātri vai kaut kā uzņemtu kaut kādus vajadzīgos vitamīnus, un arī tāpēc cilvēki ēd vairāk nekā viņiem ir jāēd, jo ķermenis vienkārši no kaut kāda specifiska ēdiena, viņš, tīri loģiski, pieņemsim, ja viņam vajag tur, ja viņam vajag vitamīnu E,
viņš jums pajautās apēst, nezinu, 30 Brazīlijas riekstus. Bet 30 Brazīlijas riekstus nav jāēd, tas ir ļoti, ļoti daudz, un tur katrā riekstā ir, nezinu, cik tur ir, man liekas, no 10 līdz 20 kalorijām vienā Brazīlijas riekstā. Apēdot 30 riekstus, tās ir, nezinu, pie 500-600 kalorijām. Tas nav vajadzīgs no riekstiem tik daudz. 500-600 kalorijas, tās ir ļoti lielas, fantastiskas vakariņas vai brokastis vai pusdienas. Ar rieksti tā ir tāda uzkoda, vai ne? Nu, vot, jāizlabo savi deficīti un analīzes, un, kā saka, jābūt laimīgiem. Tā kā tā, es te nedaudz aizrunājos, ceru, ka šis video bija interesants. Ja jums ir kādi jautājumi, droši jautājiet, es būšu ļoti priecīga izvērst šo tēmu tālāk, stāstīt tālāk, dalīties tālāk. Tā kā tā, sūtu jums mīlestību, veselību, saticību, un tad līdz nākamajam video. Čau, čau!